Sveiki, mani sauc Emīlija, un šodien es uztaisīšu pamācību šīm grimām, un visi produkti, kas man uz sejas, ir ļoti pieejami pirmkārt, un otrkārt, te gan ir minimāls produktu daudzums. Tāpēc es ļoti ceru, ka tev patiks šis video, un man nedaudz kāds sāp. Un neaizmirst man piesakot Snapchatā, Instagramā, un jā, piesakot arī šim kanālam. Tāpēc, jā, sāksim šo video. Pirmā lieta, ko es izdarīšu, es uzlikšu šo Nivea balzāmu kā primeri. Un ja jūs sekojat YouTube pasaulē, jūs zināt to, ka īsnībā ļoti daudz cilvēki izmanto šo kā primeri. Un man sākumā nepatika, tīpaši ziemas laikā, kā šis strādā kā primeris. Bet tagad kaut kā vasarā man šķiet, ka viņš ļoti, ļoti mitina un pieliek to maigo svaiguma efektu uz ādas. Un man arī patīk tas, ka viņš nodara tos kosmētiku diezgan ilgi. Un man liekas, ir savs ādas pēc. Man šķiet, ka ja tev būtu eļaināka āda, šis varētu būt bišķiņ labāk, jo šis nedaudz susināda. Es izmantošu NYX Mineral Stick tonālo krēmu, un es izmantošu toni 03. Es vienkārši uzklāšu savas ādas. Šodien es izlēmu būt drosmīgi un uzklāt sākumā tonālo, un pēc tam uzklāt acis. Un es nezinu, kā man tas izdosies. Un šis ir ļoti labs tonālais sausai ādai. Ļoti labs tonālais sausai ādai. Es izvirtušāju visu tonālo, un šāda sedzamība ir šim tonālajam. Es teikšu to, ka šis ir vislabākā sedzamība, jo vēl var bišķiņ redzēt, bet šis ir diezgan labi, un es to tādu izlaucīšu, lai jūs redzat manas lūpas. Es izvirtušāju visu tonālo, un šāda sedzamība ir šim tonālajam. Es teikšu to, ka šis ir vislabākā sedzamība, jo vēl var bišķiņ redzēt, bet šis ir diezgan labi, un es to tādu izlaucīšu, lai jūs redzat manas lūpas. Un es izmantoju sponžiņu šim, jo krēmveidīgus produktus ir diezgan sarežģīti izvirtušēt ar otiņām, jo viņi visbiežāk paliks ļoti švīkaini, tāpēc, ja jūs izmantojat kādu krēmveidīgu, tādu kā šāda veida tonālo, noteikti iesaku jums izmantot sponžiņus. Un tagad es izmantošu Catrice Camouflage Concealeri tonī 005, un es vienkārši izgaismošu visas vajadzīgās vietas uz savas sejas un izvirtušāšu arī ar sūklīti. Un tagad es paņemšu šo sūklīti un vienkārši izvirtušāšu. Un šodien es kontūrēšu ar krēmveidīgo Concealeri, Correct un Contour, Camouflage un pārējo paleti no NYX, un es izmantošu visgaišāko paleti, un es izmantošu šo gaiša brūno toni. Var redzēt to, kas viņi diezgan bieži izmantoja, tāpēc, ka tas vienīgais tonis, kas man īsti dara. Un es uztaisīšu... Es domāju, šodien vajag kaut kā paceļās uz augšu vairāk nekā parasti, tāpēc es velku tādu kā līniju no augšas, un tad es vedušāšu visu šo. Un es uzlikšu pavisam nedaudz deguna malās. Un es paņemšu kādu smalkāku otiņu, ko es izmantoju pirms tam. Un es vienkārši retušēšu apaļveidīgās kustībās uz augšu. Izmantošu šo bronzeri no Essences Luminous Matte, un es viņu uzlikšu pa virsmu savam bronzerim kontūrē, ko es jau uztaisīju, lai vienkārši nofiksētu to vietā. Un es izmantošu minimālu daudzumu, tikai un es kārtīgi vienkārši ar atlikumu izvirtušāšu laukā, lai radītu neredzamu pārēju. Un tagad sāksies jautrākā daļa, jeb acis. Man jau ir uzkarsotas krokštuši, jo es biju šodien darbā. Un man ļoti sāpētu acis, ja es ņemtu nošas krokštuši, tāpēc vienkārši ignorēju to, ka man viņi ir.
Un iztēlosimies to, ka jūs viņus uzliksiet pašās beigās, jo es negribu ņemt no savas, jo citādāk man ļoti sāpēs acis, bet es sākumā izmantošu šo Maybelline Color Tattoo, tādu kā, ne šis pat tumšu, es izmantošu šo gaišāko, kas ir tāds kā krēmēdīgas ēnas, kuras, ja jūs uzskaitat uz acīm, tas paliek visu dienu jums uz acīm, un ja jūs skatāties YouTube tutorials no ārzemju, jūs zināt, ka ir tas kā MAC Paint Pot, tad šis ir tas pats, tikai 3 reizes lētāk. Un tu vienkārši uzliec viņas pa visu savu aci, un klāja ēnas. Šī bāze nekur nekustēsies, reāli nekur nekustēsies. Un jūs ēnas paliks visu dienu uz acīm. Un es vienkārši uzklāpu visu plakstiņu, diezgan plānā slānī. Un tad pagaidīšu pāris sekundes, kamēr tas izžūs. Un tas tiešām nekur neies. Šī ir viena no labākajām ēnu bāzēm, ko var nopirkt drogās. Un es nekļūdos, šis maksā kaut kur 7 eiro. Un es izmantoju šo jau gadu, un jūs redzat, man vēl tie diezgan daudz iekšā kaut pats. Bet, ja es pirktu no MAC, tas maksātu kaut kur 20 eiro šis. Ekonomija. Es gribu šodien kaut ko izdarīt, iejaucot šos dzintara pigmentus. Un šie ir pigmenti T2 un toni persikotonis. Tas ir persikotonis. Un šis ir viens no skaistākajiem pigmentiem. Ja jūs man nesakojat Snapchatā, obligāti piesakojiet man Snapchatā, tāpēc, ka es tur lieku visus labākos kosmētikas produktus, ko var atrast Rīgā, Latvijā. Un jā, tur es vienkārši stāstu par to, kas man patīk. Un ja jūs gribat zināt vairāk, kas man patīk no kosmētikas, tad es jums noteikti iesaku tur man piesakot. Nekas nesalūz. Bet sāksim ar to, ka es izmantošu šo palētu no NYX, tāpēc, ka es esmu neordināla un visu, ko es daru, ir saistīts ar šo paleti. Bet es neko nevaru padīt, ka man tik ļoti patīk šī paleta. Un es izmantošu šo toni, kurš ir ļoti mīlēts. Un es vienkārši uzklāšu savā ielokā. Tad es ņemšu šo smalkāku otiņu. Un es ņemšu šādu otiņu. Ok. Es ņemšu šo otiņu un es vienkārši ielikšu šo un šo miksēto nedaudz kopā. Un es viņu ieklāšu savā ielokā. Šis būs ļoti viegls, un es viņu neklāšu pavisam ielok, es viņu klāšu bišķiņ zemāk. Ar šo pigmentu es paņemšu viņus plakanas otiņas un iemērcēšu kārtīgi savā otiņā. Un, lai man sanāktu uzklāt šo pigmentu gana labi, es paņemšu spreju un vienkārši samērcēšu. Un tad es vienkārši klāšu savā acs kustīgā plakstīgā kustīgā gaisa. Līdzīgs skaisti. Un tad es vienkārši paņemu un nedaudz piepresēju. Un es samitrinu savu otiņu, kad viņas nekā nav. Un es vienkārši presēju iekšā. Vai jūs redzat to, cik skaisti? Šis izskatās pēc zelta uz maniem plakstiņiem. Uz zelta. Un tad es paņemšu atkal šo pašu otiņu un nedaudz retušēšu pavisam pašas maliņas. Es nespiežu stipri. Ļoti maigi. Retušēju vienkārši maliņas. Bet tagad es uzkrāsošu kaķicis un uzlikšu skroptiņas un nedaudz lejā būs jāuzkrāso, bet par to jau vēlāk. Es krāsošu diezgan zemas kaķicis, pēc šeit tāds noskaņojums, bet zemes kaķicis un ļoti maz. Es pabeidzu krāsot savas kaķetis un es uzliku mākslējos skrozus no H&M,
Jā, viņas nāk šādā iepakojumā, viņas var nopirkt pie veikala ieejas, un es izmantoju līmīti, kas nāca komplektā ar skropstiņām, un šī īstenībā ir ļoti laba līmīte. Man ļoti patīk šīs skropstiņas, bet tagad es atkal paņemšu šo toni, nedaudz sajaukt ar šo, un uzkrāsošu vienkārši zem savām acīm, maksimāli tuvu skropstu līnijai ar tādu kā viegli fluffy odeju. Viņa ir reāli plakana, bet viņa ir diezgan pūkaina. Un es vienkārši maksimāli tuvu skropstu līnijai. Un tad es paņemšu smalkāku odiņu, un es paņemšu tikai šo tumšu brūno toni. Un es ar viņu iekrāsošu ļoti tuvu savām skropstām. Un beigās es izmantošu šo pašu pigmentu un šo pašu odiņu. Es vienkārši viņu ātri iztīrīšu. Un es paņemšu šo pigmentu uz šīs odiņas, to pašu, un es viņu ieklāšu savos stūrīšos. Un tas tā kā atsvaidzina acis. Un tad, lai nobeigtu, es izmantošu atkal setting spreju pa visu seju. Un tas arī viss šim tutorialam. Ja tev patika šis video, lūdzu nolaiko, nokomentē, ko tu domā par šo grimu. Un neaizmirsti piesakot manam kanālam. Atā!